Dāvana Jēzum. No rīta Toms stāvēja pie loga un priecājās par spožo sauli un balto sniegu, kurš saulē vizuļoja, it kā tur būtu izbērti daudz spožu dimantiņu. Māmiņ, skaties, cik daudz sniega, un tas tik skaisti spīd! Paņēmis māmiņu aiz rokas, viņš to vilka tuvāk logam. Dēliņ, rīt Ziemassvētki, un Dievs sūtīja sniegu, lai mūs iepriecinātu. Māmiņ, pastāsti man vēlreiz par Jēzu, palūdza Tomiņš. Māmiņa paņēma dēliņu klēpī un kārtējo reizi sāka savu stāstījumu par to neaizmirstamo nakti, par Jāzepu un Mariju, ganiem un eņģeļiem, zvaigzni un 3 austrumu gudrajiem un galvenais par mazo Jēzu. Tomiņš uzmanīgi klausījās māmiņas stāstījumā un iztēlojās, kā tas varētu būt. Kaut arī šo stāstu viņš bija dzirdējis jau daudzas reizes, tomēr katru reizi tas viņā radīja savādas sajūtas. Bet tagad, dēliņ, parotaļājies, man vēl ir jāsagatavo vakariņas, tētis drīkst pārnāks no darbiņa. Māmiņa aizgāja, bet Toms apsēdies uz mazā soliņa, sēdēja un pārdomājot dzirdēto, skatījās uz savām mantiņām un domāja, kā Jēzus varēja gulēt silē, kur liek sienu. Viņam tur laikam nebija ērti, un viņš raudāja visu nakti. Es viņam atdotu savu gultiņu un visas savas mantiņas, pat manu jauno kravas mašīnu. Drīzumā no darba ieradās tētis, un Toms kā vienmēr steidzās tam pretī. Tēti, rīt Ziemassvētki! Dievs lika uzsnikt tik daudz sniedziņam. Tomiņ, vai neesi aizmirsis, kādā pilsētā Jēzus ir dzimis? Paceldams dēliņu uz rokām, tētis tam pajautāja. Bētlemē kūtī, kur bija aitiņas un gotiņas. Žēl tikai, ka Jēzus ir aizgājis uz debesīm, un es neko nevaru viņam uzdāvināt. Nebēdā, dēliņ, Jēzus arī šodien ir ar mums. Ja tavā sirsniņā ir Jēzus, un tu gribi izdarīt kaut ko labu, viņš to redz, un darot labu kādam, tu to dari Jēzum. Jēzum! Izbrīnījās Toms. Jā, Jēzum. Atceries, es lasīju tev rakstu vietu no Bībeles, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem, to jūs esat man darījuši. Māmiņa pārtrauca viņu sarunu un visus aicināja vakariņās. Pie galda Toms tētim uzdeva jautājumu pēc jautājuma. Cik ilgi Jēzus dzīvoja kūtī, vai viņam tur nebija augsti, ar kādām rotaļlietām viņš tur rotaļājās? Tētis atbildēja uz katru uzdoto jautājumu klusiņām un mierīgi. Dēliņ, Bībelē ir teikts, ka Jēzus auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības, Dieva žēlastība bija ar viņu. Pēc vakariņām tētis turpināja gatavoties sprediķim, mamma gludināja drēbes, bet Toms stāvēja blakus mammai un atkārtoja dzejoli, kuru gatavojās skaitīt Ziemassvētkos. Māmiņ, kāpēc Ziemassvētkos viens otram dāvina dāvanas? Dzimšanas diena taču ir Jēzum. Rīt tu visu uzzināsi, bet tagad laiks iet gulēt.
No rīta, kad Toms atvēra acis, bija jau gaišs. Tālumā aiz kalniem ausa saule. Toms atcerējās, ka pienākuši ilgi gaidītie svētki. Viņš ātri izlēca no savas gultas un skrēja pie māmiņas un tēta, lai apsveiktu tos Ziemassvētkos. Vecāki noskūpstīja savu dēliņu, un māmiņa viņam pasniedza jauno uzvalku ar sniegbaltu kreklu. Paldies! Iesaucās Toms. Ej ātri mazgāties un ģērbties. Mēs šodien agrāk dosimies uz dievkalpojumu. Ziemassvētki, Ziemassvētki! Toms dziedādams aizskrēja uz Svannas istabu. Šodien viņam viss šķita savāds, pat augstais ūdens nelikās augsts. Skrienot garām kaķim, Toms to noglāstīja un steidzās tālāk, lai ātri, jo ātri apģērbtos. Māmiņ, es tā arī nesaprotu, kāpēc uz Ziemassvētkiem dāvina dāvanas. Māmiņ, kāpēc gani neaicināja Mariju ar mazo Jēzu pie sevis mājās? Toma balstiņa skanēja kā zvaniņš. Mamma vienmēr atbildēja uz dēliņa jautājumiem, bet šodien viņa klusēja un tikai noteica: šodien tu visu uzzināsi, ja uzmanīgi klausīsies sprediķus. Laukā bija augsts, sniegs zem kājām gurkstēja, bet saulē tas laistījās tik spoži, ka sāpēja acis uz to skatoties. Rudenī zeme bija melna, bet tagad balta, jo balta. Ejot uz dievnamu, Toms nodomāja: Tēti, kāpēc sniegs ir balts, nevis zils kā debesis? Dievs radīja sniegpārsliņas baltas. Viņš ir radītājs. Kā gribēja, tā arī radīja. Runājot par Dieva brīnišķiem darbiem, Toms ar ģimeni atnākuši līdz dievnamam. Telpa, kur notika dievkalpojums, tika uzposta. Pie sienas atradās liels zīmējums, uz kura bija atainots tuksnesis un kamieļu karavāna, bet pie tumšajām debesīm mirdzēja spoža zvaigzne. Bērni ar interesi aplūkoja skaisto zīmējumu un sarunājās viens ar otru. Kad pienāca laiks dievkalpojumam, priekšā iznāca kalpotājs un iestājās klusums. Bērni sēdēja kārtīgi priekšējās rindās, bet vecāki sēdēja aiz tiem. Kalpotājs sāka sprediķi. Bērni, es esmu ļoti laimīgs, ka šodien var būt kopā ar jums un runāt par brīnumaino dāvanu, ko Dievs mums ir dāvājis. Toms nenolaida acis no kalpotāja un uzmanīgi klausījās katru vārdu, lai uzzinātu atbildes uz viņam interesējošiem jautājumiem. Pravietis Jeseja, turpināja kalpotājs, pēc Dieva pavēles uzrakstīja šādus vārdus: Dēls dots mums. Dievs ir dāvinājis mums savu dēlu, Jēzu Kristu. Dieva dāvanu neliek maisiņā kā konfektes, neliek uz plaukta kā grāmatas, un vēl jo vairāk tās nav rotaļlietas, ar kurām varētu spēlēties. Ko tad lai dara ar šo dāvanu, domāja Toms. Kalpotājs, it kā dzirdējis viņa jautājumu, turpināja: Šī ir neparasta dāvana, un tā pieder arī jums, bērni. Lai to iegūtu, ir jātic visam, ko saka Dievs, un jāļauj Jēzum dzīvot jūsu sirdīs. Jēzu Kristu Dievs cilvēkiem ir uzdāvinājis mūžīgo dzīvību. Kā jums liekas, vai Dievam bija viegli uzdāvināt savu vienīgo mīļoto dēlu grēciniekiem?
Nē, tas nebija viegli, bet viņš to izdarīja, jo mīl visus cilvēkus un grib, lai visi tiktu izglābti. Kalpotājs apklusa, pār viņa vaigiem ritēja asaras. Bērni, nenovēršot savus skatienus, gaidīja turpinājumu. Ziniet, es nespēju atteikties no tik brīnišķīgas dāvanas, un tāpēc atvēru savu sirdi Jēzum un ielaidu viņu iekšā. No tā mirkļa es esmu ļoti laimīgs. Nu, jau ar smaidu noteica kalpotājs un turpināju. Zinu, ka daudzi no jums uzdāvinātu Jēzum pašu dārgāko un pašu labāko, bet viņš grib tikai vienu – dzīvot jūsu sirsniņā. Viņš grib atbrīvot no grēka un būt mūžīgi ar jums. Dievkalpojuma beigās bērni saņēma dāvanas. Visapkārt bija dzirdama čaboņa no dāvanu maisiņiem. Arī Toms ar interesi sāka aplūkot saņemto dāvanu, bet tad zēns piespiedis dāvanu pie krūtīm, mērķtiecīgi sāka doties cauri bērnu un pieaugušo pūlim, tieši pie kalpotāja. Ņemiet manu dāvanu, aizskāris kalpotāja roku, Toms turpināja. Tas Jēzum! Bet tu paliksi bez dāvanas? Tomiņš priecīgi pamāja ar galvu un nozuda pūlī. Kalpotājs pacēlis galvu noteica. Mans Dievs, šis bērns tev atdeva savu dāvanu. Pieņem šo dāvanu, bet man palīdzi sprediķot tā, lai arī bērni spētu atvērt savu sirsniņu, lai tur ielaistu tevi. Te pie kalpotāja pienāca meitene ar dāvanu maisiņu rokās. Onkuli, mans brālītis palika mājās, un viņam netika dāvana. Kalpotājs paskatījās uz meiteni un pastiepa viņai dāvanu, kuru tikko bija atdevis Toms. Ņem, ja tāreiz ir sanācis, ar smaidu atbildēja kalpotājs. Tieši tajā mirklī kalpotāja skatiens sastapās ar domas skatienu, kurš visu notiekošo redzēja. Redzot, kā viņa dāvanu kalpotājs atdod meitenei, Toms izskrēja no zāles. Tomam gribējās raudāt, bet viņš tomēr noturējās. Ejot mājās, tētis pajautāja dēlam. Nu, dēliņ, tagad tu zini, kāpēc Ziemassvētkos dāvina dāvanas? Toms nokāris galvu atbildēja. Tāpēc, ka Dievs mums uzdāvināja savu dēlu, Jēzu Kristu. Un pēc mirkļa piebilda. Kāpēc kalpotājs atdeva manu dāvanu Annai? Es viņam teicu, ka šī dāvana ir Jēzum. Un tāpēc tu esi apvainojies? Velti uztraucies. Tavu dāvanu Jēzus ir pieņēmis. Nē, es redzēju, kā kalpotājs to atdeva Annai, viņa to izprasīja. Anniņa taču to dāvanu nesīs savam brālītim. Vai tu zini, kāpēc viņš šodien nebija dievkalpojumā? Varbūt, ka viņš ir saslimis? Vai atceries, ko Dievs teica? Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem? To jūs esat man darījuši. Dēliņ, es esmu ļoti priecīgs, ka tu nolēmi savā sirsniņā atdot dāvanu, un to arī izdarīji. Mēs ar māmiņu lūdzam un gaidām to laimīgo dienu, kad arī tu savu sirsniņu
uzdāvināsi Jēzum un kalposi viņam. Toms tanī mirklī bija ļoti laimīgs un pieķēries ciešāk māmiņai un tētim pie rokas, devās māju.